šī ir mana teorija, mana fantāzija par to, ka mums pietrūkst šajā laikā, kad ir tik daudz baiļu, dusmu, naida, ka pietrūkst cilvēcīguma. Un man ir pierādījies, ka daudz šos gadus taisot sociālos tīklos saturu, filmējot YouTube video, ka vienmēr tas, kurš ir pozitīvais saturs, viņš tā kaut kur aizslīd, kāds viņa pamat, kāds viņa nepamanīja. Bet, ja es uztaisu kaut ko negatīvu vai es pastāstu kaut ko negatīvu vai izlādēju dusmas, tad tas gūst milzīgu atzinību un visi piedalās. Vai viņi piebalso vai ienīst to vairāk, nav starpība, bet tas saturs aiziet vēl trakāk. Un tad vai nav tā, ka mēs paši pievalkam, ja mēs skatāmies tikai visu negatīvo, vairojam negatīvo, tad mums tas negatīvais arī vairāk rādās. Un mums vajadzētu tā kā vairāk atkal atbalstīt to pozitīvo, veidot to pozitīvo ap sevi. Un tad varbūt arī tas pārējais saturs pozitīvais aizies vairāk. Un apkārt mums nebūs tikai tas negatīvais. Tā kā agrāk bija ar portālu komentētājiem, atcerieties šausmīgo sērgu, tagad tas viss pārnesies uz sociāliem tīkliem, to briesmīgo komentēšanu, lamāšanos, apsaukāšanos. Un tāpēc es centīšos varbūt tās likt biežāk, vismaz augustā man tas daudz kas safilmēts, interesants un forši. Centīšos jums dot maksimāli daudz cilvēcīgu, maksimāli daudz kaut kādu pozitīvos vaibus, jo citādāk mums būs baigi bēdīgi, kad visi satura veidotāji, visi cilvēki, kam ir telefona kameras, nobeigsies, ies projām, jo tagad pierādījies, ka sociālos tīklos publicē arvien mazāk un dalās arvien mazāk, tad paliks tikai tas dusmu saturs, un tad beigās neviens negribēs vairs iet socializēties sociālos tīklos, jo tur būs tikai briesmīgs naids un kaka. Jā, tāpēc augusts ir pēdējais vasaras mēnesis, pēdējais mirklis, kad vēl vajag saraut, izbaudīt un dalamies ar labo, atbalstām viens otru, tas ir pats galvenais, un nevajag skaust, ka kādam ir vairāk, vai kādam sanāk labāk, vajag tieši priecāties par to un atbalstīt, un jo tu vairāk atbalstīsi un priecāsies par labo, jo tev pašam tas labais nāks atpakaļ, un labais būs ap tevi, nevis tikai piedalīties tur, kur kāds jāapsauko, jālamājas. Tā kā, lai tev forša diena, un dalamies ar labo.